Šogad aprit 20 gadi kopš 1990. gada 4. maija. No dienas, kad mēs bijām vienoti savos darbos, mēs bijām vienoti savos centienos un sapņos, lai atjaunotu Latvijas valsti. 20 gadi ir laiks, kas mūsu valstī bija dots pirms 2. pasaules kara. Šoreiz tas ir izniekots. Mēs esam pazaudējuši 20 gadus. 20 vērtīgus gadus. Arī pirms 2. pasaules kara Saeima bija sadrumstalota. Bija partiju kašķi, valsti grāva korupcija un politiķu stulbums un nekompetence. Vēlētāji bija neapmierināti. Pasauli plosīja tāda pati ekonomiskā krīze, kuras cēlonis bija akcionāru alkatība, vieglas peļņas kāras, aizmiglots prāts un vēlme pēc dzīrēm. Diemžēl vēsture toreiz nedeva iespēju visu demokrātiskā veidā sakārtot. Nedeva iespēju kļūdu labojumam. Bet mums bija radīta sava valsts, ko nu jau vajadzēja vairs tikai atjaunot. Mēs to paņēmām un nobraucām no mums dotā ceļa ar galvu uz leju. Tagad pienācis laiks izdarīt savu pienākumu un darbu. Pienācis laiks sakārtot to, ko esam sacūkojuši. Lai nav kauns par to, kādu valsti atstāja mūsu bērniem, un lai nav jākaunas no tiem, kas mums šo valsti atstāja. Mēs to izdarīsim. Latvijas vēsturē ir bijuši spilgti, talantīgi un kompetenti politiķi. Dažādu tautību Latvijas patrioti. Čakste, Meirovics, Šīmanis. Tie, ko saucam par mūsu demokrātiskās valsts tēviem. Mums ir jāizdara viss, lai mums nebūtu kauns. Lai mums nebūtu kauns no Paula Stradiņa par zakšanu slimnīcās, par izmisušiem bērniem un viņu vecākiem. Zagļiem nav vietas politikā. Zagļiem ir vieta cietumā. Esmu nonācis pie svarīgākās lietas, ko šodien gribēju jums pateikt. Pašas svarīgākās lietas, bez kuras nav iedomājama cita politika. Nav iedomājams labas pārmaiņas. Es runāšu par mūsu cilvēkiem un mūsu valsti. Latvijas valsts nav iedomājama bez cilvēkiem Latvijā. 52% mūsu valsts cilvēku, viss šis, kas te Latvijā notiek, ir līdz kaklam. Viņiem tas ir apriebies. Es atkārtoju, 52%. Tātad vairāk nekā pusē valsts. Doma pamest valsti liekas pievilcīgāk nekā mūsu valstī palikt. Te ir puse ļaužu domā, ka uzmest valsti ir labāka doma nekā maksāt nodokļus. Un viņiem ir taisnība. Valsts, kurā politiķi zog naudu maziem bērniem un sirmgalviem, tāda valsts nav pelnījusi pastāvēt. Un tad ir tikai divas alternatīvas. Tā viena ir nākt politikā. Politikā ir vajadzīgi jauni, kompetenti un drosmīgi cilvēki. Politikā ir vajadzīgas labas pārmaiņas. To otro alternatīvu mēs jau redzam. Simtiem tūkstoši cilvēku šo valsti jau ir atstājuši. Viņi klusiņām ir sakravājuši koferus un aizbraukuši prom. Klusējot, pametuši valsti. Un viņu skaits auga. Tāpēc te un tagad nav laika. Nedrīkst pašapmierināt gaidīt vēlēšanas un tikai tad pateikt, ko darīsim.
Tā nedrīkst darīt. Nogurušie ļaudis nesapratīs, bet arī neko neteiks. Viņi klusējot, sakravās koferus un aizbrauks. Sabiedrība citai politikai ir tā partija, kurai ir bijis skaidrs, kas jādara. Mēs esam piedāvājuši savu rīcības plānu. Tāds plāns arī šobrīd mums ir. Bet mēs arī noteikti prasīsim visām citām partijām, lai plāni būtu un lai būtu rīcība. Tas ir nožēlojami, ka cilvēki aizbrauc un man ir kauns. Man ir kauns, ka neviena pati amatpersona nav pateikusi, mēs gaidām jūs mājās. Starptautisko valūtas fondu gan tas uztrauc, un valūtas fonds tam ir pievērsis uzmanību. Ir saprotami, kāpēc tas uztrauc profesionālus finansistus. Ja Saeimai izdauzītu visus logus, tā skāde būtu mazāka nekā, ja valsti pamet ducis cilvēku. Un ja vēl ducis ir bez darba jau vairāk nekā gadu. Ja tiek zaudēts, jo tiek zaudēts ekonomiskais labums, ko šie ļaudis dod mūsu valsts tautsaimniecībai. Tiek zaudēti nodokļi, tiek apdraudētas pensionāru un mazu bērnu sociālās garantijas. Grūti ir atgriezties tur, kur nekas neliecina, ka tu esi vajadzīgs, kad tevi kāds gaida. Mūsu pienākums ir to izmainīt. Pasaulē ir desmitiem valstu, kurām tas nav izdevies. Valstis, kuras sevi ir pazaudējušas. Parādiem apkrautas, klanu savstarpējos cīniņos novājinātas, zaglīgas diktatūras un haotiskas anarhijas. Mēs negribam, lai mums būtu kauns par mūsu valsti. Kauns no mūsu vecākiem un bērniem. Tāpēc mēs to izmainīsim uz labo pusi, par labām pārmaiņām. Paldies!